Labdien, man sauc Pāvels, un šis ir Asus UX51VZ portīvais dators. Viens no šīs sērijas flagmaņiem. Ar ko tad šis dators ir īpašs? Pirmkārtām, tas ir ļoti plāns. To var salīdzināt ar Ultrabook klases portīviem datoriem. Otram kārtām, tas ir aprīkots ar Core i7 centrālo procesoru, kas turbo režīmā spēj sasniegt 3,1 GHz frekvenci. Datora labajā pusē redzam zemo frekvenču šķairuņu pieslēgvietu, mini VGA pieslēgvietu, kurai pieslēdzot pārēju, var pieslēgt visparastāko monitoru vai projektoru. USB 3 pieslēgvieta, SD atmiņas karšu lasītājs un mikrofona austiņu pieslēgvieta. Datora kreisajā pusē redzam lādētāju pieslēgvieta, tīkla kabeļu pieslēgvieta, HDMI pieslēgvieta un divas USB 3 pieslēgvietas. Kad es pieminēju zemo frekvenču šķairuņu pieslēgvietu, dažiem varbūt radās jautājums, tieši kāda? Tieši šāda, komplektā iekļautā. Lai arī, protams, tā pielietojums ir nedaudz šaurāks dēļ tā izmēra, tu negribēsi vienmēr nēsāt līdzi šādu izmēru bunģiņu. Tomēr mājās vai viesnīcā, skatoties filmas vai klausoties mūziku, tā sniegtais efekts ir visai jūtams. Saprotams, cik plānā datorā neatrodas vieta disku lasītājiem. Tomēr Asus bijuši dāsni un iekļaujuši komplektā pie USB pieslēdzamu DVD RV rakstītāju. Noteikti jāuzteic ierīces 15,6 colu displejs, kurš nodrošina krāsām piesātnātu un ļoti patīkamu attēlu. Tehnisko parametru ziņā tas ir Full HD, jeb 1920 x 1080 pikseļu izšķirtspējas IPS matrica, kas, kā zināms, nodrošina krietni labāku krāsu attēlojumu, kā arī skata leņķi. Pēc jaunā gada plānots piedāvāt šo datoru aprīkot arī ar skārienjutīgu displeju. Kā jau tas 15,6 colu portatīviem datoriem ierasts, arī šim ir pilna tastatūra, ieskaitot ciparu tausiņu bloku. Tastatūra aprīkot ar aizmuguru apgaismojumu, kur iespējams regulēt 4 dažādos līmeņos. Zem tastatūras atrodas diezgan liela izmēra skārienjutīgais paliknis, kas būs ērti izmantojams kā peles aizvietotājs. Izmantojot Asus Smart Gestures aplikāciju, iespējams definēt dažādus žestus, kas būs ļoti ērti ikdienas izmantošanā. Kā jau minēju, tad dators ir aprīkots ar saviem izmēriem netipiski jaudīgu, pilna sprieguma Intel Core i7 centrālo procesoru, kā arī diezgan pieklājīgu grafisko karti Nvidia GeForce GT 650M, kurai ir 2 GB atmiņa. Šīs komponentes komplektācijā ar 8 GB operatīvo atmiņu un 2 256 GB SSD diskiem raida nulles slēgumā nodrošina vairāk nekā teicam Windows 8 ātru darbību. Loģiski, ka dators spēs paveikt arī krietni sarežģītākus uzdevumus, kā piemēram video apstrādi vai kāda spēlītas dzenāšana. Patīkam, ka intensīvas noslodzes laikā nav manām pārlieku stipra ierīces uzkaršana. Kā jau noprotams, plānam, izskatīgam, metāla korpusā tērptam datoram un, jo uzsver, ļoti jaudīgam datoram, ir arī visai jaudīga cena – apmēram 1309 lati. Taču, ņemot vērā, ka šis portīvais dators, aizņemdams tikpat vietas kā vidusmēra Ultrabooks, spēs paveikt darbu, kas ir drīzāk pa spēkam galda datoram, šī cena varbūt nemaz tik ļoti nav pārspīlēta.